Kā mēs redzam, man kolēģi Sanita un Mārtiņš jau tuvojas. Tātad koordinēts ievainojamības atklāšanas projekts turpinās. Viņš attīstās tātad par aktualitātēm un labāko, varētu teikt, aktīvāko dalībnieku sumināšanu. Tātad man kolēģi tūlītās arī pastāstīs. Lūdzu, Mārtiņ. Jā, labdien. Pirms ķeramies klātai suminācijai, kā saka, nedaudz vēl papildus informācija. Paskatīsimies, kāda tad ir tā reālā situācija, kur mēs esam, un centīsimies sevi salīdzināt ar citiem. Vai ne? Patīk tas jau mums. Un ar ko tad vislabāk salīdzināt? Ar Eiropu, protams, mēs varētu salīdzināt, paņemt Nīderlandi, varētu paņemt Franciju, bet varbūt neejam tik tā, paskatāmies uz Baltijas valstīm. Kā tad mēs izskatāmies attiecībā šajā te pret mūsu kaimiņiem? Ja mēs skatāmies no šī te CVD ieviešanas procesa, tātad atbilstoši NIS2 direktīvai, tad šobrīd mēs redzam, ka Latvija un Lietuva to ir izpildījušas. Igaunija vēl nedaudz klibo, bet, kā saka, turās un drīz jau arī būs. Ejam tālāk, skatāmies. Vai ir noteiktas tādas skaidras šīs te robežas. Robeža, es domāju, tāda, ka ir pateikts, ka, hei, ja tu atrodi ievainojamību, tev nevajag 100 reizi viņu atkārtot. Tev nevajag 100 reizi lejuplādēt to failu. Ja tu vienreiz esi to izdarījis, ar to pietiek, tu esi pierādījis, ka šeit ir ievainojamība. Tātad šādā te kontekstā Lietuva to ir ļoti skaidri likumā nodefinējusi. Mūsu gadījumā tas nav tik detalizēti, bet jebkurā gadījumā tas skaidri pasaka šīs te robežas. Un, kā saka, mēs pilnveidosim un šo te informāciju ieliksim arī mūsu CVD platformā. Dosimies uz priekšu. Kā ir ar šo te ievainojamības novēršanas termiņu? Mūsu gadījumā, kā zinām, NKDLā ir pateikts 90 dienas, vai ne? Ja 90 dienās nespēj šo ievainojamību novērst, ir iespējas prasīt papildus laiku, tātad līdz 180 dienām iet. Lietuvas gadījumā tas nav noteikts, bet šeit ir cits āķis. Lietuva ir gājusi nedaudz citā virzienā, bet, manuprāt, ar ļoti līdzīgu mērķi. Ja mūsu gadījumā mēs to pasakam likumā, ja tu neiekļaujies šajā te termiņā, tev ir likuma sankcijas. Otrā gadījumā ir tas, ka pētnieks pēc 90 dienām var publicēt šo ievainojamību. Tātad, ja viņš ir atradis ievainojamību, pēc 90, viņš viņu ir noziņojis, pēc 90 dienām likumiski viņš ir tiesīgs šo te ievainojamību publicēt. Kā saka, varam padomāt pie sevi, kas ir labāk? Ok. Iesim uz priekšu. Tā, ejam atpakaļ. Jā, visu jūs te jau redzēsiet tūlīt. Tā, iesim uz priekšu. Jā, par ievainojamības ziņošanas publiskošanu. Tātad, kā jau dzirdējāt, Lietuvas gadījumā jau tas likumā ir skaidri pateikts, ka pēc 90 dienām drīkst viņu publicēt. Lietuvas gadījumā tas nav pateikts, kur. Tātad, ja tu vēlies, tīri teorētiski, tu vari arī Facebookā to publicēt. Mūsu gadījumā šis ir sadarbība starp pētnieku un attiecīgi šo te subjektu vienojoties, šī te ievainojamības ziņojums var tikt publiskots. Kā ir ar šo te ziņošanu? Tātad mūsu gadījumā tas ir e-pasts un platforma. Tātad, kā jau zinām, ir cvd.cert.lv. Lietuvas gadījumā tas ir e-pasts un ziņošanas platforma. Igaunijas gadījumā tas ir e-pasts un daļēji ziņošanas platforma, jo šī ziņošanas platforma, tā forma, precīzāk atvainojos, forma, viņa ir vairāk paredzēta organizācijām, kur viņi var ziņot par incidentu. Bet viņi arī šo te pieņema, ka jebkurš var ziņot par atrasto ievainojamību. Skatāmies uz priekšu. Ievainojamības ziņošanu statistika. Ja mēs skatāmies uz Latviju un Lietuvu, tad gada pārskatos mēs varam ļoti labi un skaidri redzēt, cik tad ir šo te ziņojumu. Igaunijas gadījumā tas nedaudz ir sarežģīti, jo tā statistika ir nav tik skaidri pateikta. Kā piemērs, Igaunijas gadījumā ir noziņots, ja es pareizi atceros, pie 8000 šo te ievainojamības ziņojumu. Un tūlīt es
Pateikšu arī, varbūt kāpēc Igaunijas gadījumā tā ir, ja mēs aizējam varbūt stadijā nākošo līmeni par šo te Bug Bounty programmu. Tad šobrīd uz 25. gadu nevienā no Baltijas valstīm šāds te risinājums nav ieviests. Igaunijas gadījumā tas bija ieviests sākot no 22. gada līdz 24. gadam. Tātad šogad šī programma ir likvidēta. Un jāsaka, šeit ir tā, ka, lai ieviestu šo te Bug Bounty programmu, ir jāizdara daudz un dažādi mājas darbi. Un ja mēs šos te mājas darbus izpildam, un mēs viņus izpildam pareizi, tad jā, šis Bug Bounties var kalpot kā ļoti labs un vēl viens labs rīks un motivējošs rīks, kā šo te izdarīt. Bet ja mēs šo te mājas darbu neizdaram tik veiksmīgi, tā tas var radīt mums, varbūt, kā saka, papildus problēmas. Nu, lūk, esam apskatījuši Baltijas valstī, paskatīsimies tad jau daudz detalizētāk uz mums. Tātad paskatīsimies, kā tad ir šeit Latvijā un par 23. gadu un 24. gadu salīdzinājumā. Tātad CVD klientūras programmā ir noziņotās ievainojības, mums ir pieaugušas. Iestāžu un uzņēmumu programmās arī ir pieaugušas. Tas ir skaitļi par konkrēto gadu, tātad gada ietvarā. Tātad, ja vienā reizē mums bija 23. 16, tad jau 24. 45. Tas pats arī skatāmies, mums ir jaunas šīs te iestāžu izveidotās programmas. Ja sākotnēji mums bija tikai 4 izveidotas programmas 23. gadā, tad jau 24. gadā mums bija papildus 8. Tātad jau kopā 12. Un tas pats arī par šiem te jauniem drošības pētniekiem. Tātad šis skaits, kas vēlas testēt šos te risinājumus, pieaug. Un tas tiešām priecē. Nu, tas ir nedaudz no Latvijas. Paskatīsimies, kā tad ir ar Lietuvu. Lietuvas gadījumā mēs varam paskatīties uz šo te ievainojumu ziņojumiem. Un varētu teikt, ka vidēji Lietuvai gadu noziņo 63 ievainojumības. Vārim. Un ja mēs cenšamies salīdzināt Latviju ar Lietuvu, tad skatāmies 23. gadu un 24. gadu, tad 23. gadā mums bija tikai 24 noziņot šīs ievainojumības, Lietuvai 74, tad savukārt jau 24. gadā, tātad pagājušo gadu noslēdzot, mums bija 92 noziņotās ievainojumības. Tas, protams, ir paldies pētniekiem, kas šo ir izdarījuši. Un salīdzinājumā ar Lietuvu tās ir 68, bet padomājot varbūt nākošo soli, kā tad tas izskatītos, ja mēs salīdzinātu uz iedzīvotāju skaita, vai ne? Cik tad ir šīs te ievainojumības? Un ja mēs tā matemātiski sadalām uz 100 000 iedzīvotājiem, tad mūsu gadījumā tie ir 4,91 šis te ziņojums. Varētu tā nopaļojot teikt, tas ir 2 reizes vairāk. Līdz ar to paldies jums pētnieki par šo te ieguldīto darbu un cerams, ka 25. gadā arī šis te ievainojumu ziņojumu skaits tikai palielināsies un kopā stiprināsim šo te Latvijas kibertelpu. Tas, jā. Teiksim, paldies Mārtiņam. Jā. Varbūt tomēr kāds vēlās pajautāt? Nē, Egil, neļausim mēs tagad jautāt vēl. Paldies. Es drusciņi vēl paturpināšu un tad, ja drīkst. Tas, ko turpinot to procesu, ir svarīgi saprast, ka mēs te neesam tādi unikāli un vieni, gan ar NIS2 direktīvu, ar to saistīto Eiropas kiberdrošības aģentūru, kam ir ļoti būtiska nozīme šīs kiberdrošības veicināšanā, ir tapusi arī Eiropas Savienības šī ievainojamība datubāze, radīta ar mērķi, lai Eiropas Savienībā būtu šis vienotais reģistrs, kur skatoties, kādas dažādas aktivitātes notiek šajā ģeotelpiskajā vidē, tad mēs redzam, ka ir būtiski tomēr, ka tev ir arī savi resursi, kur tu glabā savu informāciju, lai tev ir iespēja arī atsaukties. Tad šis ir viens no informācijas avotiem, kuru jūs varat izmantot. Protams, ja ir idejas un interesi, kā to uzlabot, mums ir iespēja arī dot atgriezenisko saiti Enisai un šo te ietekmēt. Par patīkamo, tad mūsu platforma ar tādu nedaudz tādu nobīdi, jo mums tas kalendārais gads sākās ar esi droši, un tas cikls ir tāds, kad no viena esi droši līdz otram.
Tad, ja pagājušajā gadā tad mums bija šis te, pirmais gads nodzīvot, tad šobrīd ir 2 gadi. Mēs lepojamies un priecājamies. Platformā ir 57 iestāžu pārstāvi. Ko tas nozīmē tajā brīdī, kad atnāk ievainojamības ziņojums, jūs mums esat palīdzējuši jūs ātrāk sasniegt. Mēs zinām, kurš vārds uzvārds un e-pasta adrese ir tie, kuriem tad mums mēģināt, kurus notvērt, noķert. Iespējams, ka mums ir arī telefona numurs, un tas ir riktīgi labi. Tad es pārtiecos, tad ir 51 iestāde, un no dažām ir vairāk, tad kopā 57 pārstāvi. Par ko mēs priecājamies? Mēs ļoti priecājamies par tiem, kas spēj paši tikt galā ar savām problēmām, kuru certs nāk palīgā tikai tad, ja ir kaut kas ļoti, ļoti būtisks un nozīmīgs. Tad atverot platformu, jūs redzēsiet, kur ir ievainojamības ziņošanas programmas, un bez tām, kas ir CERT pārvaldītās, tad ir 10 aktīvas iestāžu programmas, un mēs ļoti pateicamies un priecājamies par to, ka šogad, kopš pagājušā Esi droši, mums ir pievienojušies Ropažu novada pašvaldība, laikam tur nebūs uz vietas, jā. Vidzemes slimnīca, ir kāds pārstāvs? Jā, nāciet pakaļ diplomam. Jā. Paldies liels, tikpat labi. Altums, laikam nav, un Motify, un pats pēdējais mums ir jaunums RTU, bet tas tā kā mums būs bišķiņ vēlāk, mēs viņiem teiksim paldies un sveiksim. Tas ir tikko pievienojies, un milzīgs paldies, ka jūs esat, un mēs esam, lai jūs atbalstītu. Ja nu galīgi ir tā, ka nevar atrast, kam ziņot, bet ir vērts tomēr šo te komunikāciju ar iestādi vai ar certu veidot tādu pārskatāmāku, tad piereģistrējies platformā un ziņo šajā te CERT klientūras ievainojamību programmā, kaut kā pa visiem tiksim skaidrībā. Iet dažādi, bet mēs vienmēr atrodam šo te kopsaucēju. Paldies, tad no pagājušā Esi droša ir šie 124 ievainojamību ziņojumi, un tas, kas man priecē, ka mēs jau tuvojamies pusē, bet es gribētu, lai tā oranžā sadaļa ir vēl lielāka, kas nozīmē, ka certs nav tas kritiskais punkts vai šaurā vieta tajā brīdī, kad sāksies nopietnākas problēmas, vai kad mums sarosīsies ziņotāji un būs ļoti, ļoti daudz ziņojumu, jo mums tomēr ir zinām kapacitāti un mēs priecājamies par tiem, kas paši tiek galā. Un tad foršā daļa ir tā, ka mums ir 83 pētnieki, un mēs ļoti, ļoti priecājamies par to, ka jūs esat. Mēs gribam pateikt paldies. Tad pirmais ir paldies kā diploms. Tad tos mēs dosim tiem, kas kopš pagājušā gada ir iesnieguši ziņojumus. Un tad mums ir, es varbūt vienam došu, ja? Tad diploms Kristapam Zariņam. Paldies. Un uz diplomu var redzēt tādu tā kā ordenīti virsū, kurš tad pasaka, tad kāda nozīmīguma ievainojamība ir noziņota, un mēs cenšamies turēties pēc CVSS koda, pēc tā kalkulātora. Ja kādam šķiet, ka programmā kaut kas ir aplami novērtēts, tad atgriežamies pie tā un uzliekam pareizu vērtējumu, lai mēs varam pateikt pētniekam paldies. Krišam Rauhvargeram. Ir uz vietas? Nav Krišs. Ričardam Mucelānam. Arī nav? Ir. Paldies. Un tad nedaudz pievienotā vērtība tiem, kas ir vairāk centušies, tad ir nedaudz lielāks paldies. Un tad Uldim Lībietim, kurš martā čakli pastrādājis un pievienojies klubiņā. Paldies. Tad tas lielais paldies ir certa radītais šis te krekls, kas ir par to, kad ir ziņota kritiska, augsta vai vismaz 3 vidējas šīs te ievainojamības. Artūram Smirnovam. Laurim Bukšim Haberkordam.
Eduardam Blumbergam, Jānim Švikulim, Elvisam Strāzdiņam, ceru, ka pareizi. Nu, un tad mūsu top 3 vērtīgākie Marekam Ruskulim, Rolandam Bīronam, Rihardam Bagātajam. Un tagad ir. Un tad tie, kas nebija klātienēs, ātri nolasīšu sarakstu, kas pie certa nāciet pakaļ, pasniegsim balvas. Kaspars Jansons vēl, Mārtiņš Savickis, Oskars Veģeris, Arnis Kudiņš, Ārtūrs Daņļievičs. Kančau mums ir tāds speciālais no ārzemēm arī viesis, bet ļoti daudz ir noziņojis, tiešām. Jānis Švikulis. Tas jau, es atvainojos. Guns Bērziņš un Nils Putniņš. Tā, saraksts saik. Paldies! Un tagad gan var jautāt. Jā, paldies. Jā. Lūdzu jautājums par CVD, lūdzu. Jā, paldies. Jā. Tātad. Tev būs jautājums, Egil? Nē, nebūs jautājums man. Es teikšu visiem lielu paldies par dalības šajā seminārā. Pateiksim arī paldies lektoriem, kas sagatavoja mūsu materiālus šodien un piedalījās. Neatbildētos jautājumus, kas ir uzdoti, gan attālināti. Mēs apkoposim un nosūtīsim kā parasti lektoriem. Viņi atsūtīs atbildes, un mēs viņus ieliksim tātad mūsu mājaslapā. Jā, sekojiet, protams, līdzi arī informācijai pa aktualitātēm CERT mājaslapā un CERT sociālajos tīklos. Tur ir viss aktuālais, kas šobrīd ir būtisks un svarīgs. Dalības apliecinājums jūs dabūsiet nākamajā nedēļā. Automātiski tiks visi nosūtīti. Un gribu atgādināt, jā, droši piesakieties tātad uz šīm te darbinieku apmācībām, kā redzat, izvēles iespējas ir daudz vairāk nekā viņas ir bijušas iepriekš. Nekautrējieties, mums resursu šobrīd vajadzētu pietikt. Jā, veidojam savu drošību visi kopīgi, un tātad veiksmi, veselību, saulainu pavasari un uz tikšanos nākamajā seminārā.